Čau visiem! Tātad beidzot esmu ticis pie statīviņa. Beidzot viss ir ļoti ērti, viegli uzfilmējams. Tad, lūk, ir mans pirmais triks uz šī statīviņa. Tātad es jums varu iedot samaisīt kārtas, jūs viņus paņemat, samaisiet, cik vien daudz vēlties, kā vien vēlties. Īpaši daudz laika tam neveltīsim, tā kā teiksim, ka pietiek, lūk, arī nofēloju. Pārcelt arī varat, tā ir jūsu paša izvēle. Tātad labi, tagad jūs man atdodiet kārtas, es viņas paņemu, piekārtoju un lieku jums pateikt stop jebkurā brīdī, kurā vēlties. Pieņemsim, jūs pasakat stop šeit. Iegaumējiet šo te kārti. Teikt, lai jūs būtu pilnīgi droši, ka es viņu nepalūrēšu vai neredzēšu. Redziet, es viņu nolaižu lejā. Tagad es viņu pilnīgi nekādīgi nevarēšu redzēt. Tagad es paņemu šīs kārtas un vienkārši pārceļu. Ļoti labi. Tagad sakiet stop vēl vienreiz. Pieņemsim, jūs pateicāt stop šeit un šo kārtu. Pasakiet stop vēl vienreiz. Pieņemsim, jūs pasakat stop šeit un lūk šī te kārts, ja? Tagad mēs apgriežam, apskatāmies, kādas kārtas esat izvēlējies. Lūk šādas. Tā kā jūs izvēlējāties iepriekšējo kārtu un šīs divas kārtas, šīs man palīdzēs atrast jūsu trešo kārtu. Tātad man viņus vajag paņemt vienkārši un uzlikt kausu augšā. Nē, paga. Jā, nē. Nē, atvainojiet, es sajaucu. Man vajadzēja paņemt šo kārtu nolikt tā un šo kārtu nolikt tā. Nē, paga. Piedodiet man jūk, vienkārši sen neesmu taisījuši šo triku. Vajadzēja tā, abas blakus, jā, vot tā. Tagad mēs paņemam un pārceļam kārtis. Izdaram maģisku kustību. Un jūsu kārts ir iznākusi no kavas vidus. Tā taču ir jūsu kārts, vai ne? Cerams, ka jā. Labi, tagad es jums iemācīšu, kā veikt šo triku. Tātad šim trikam nav vajadzīga pilnīgi nekāda sagatavošanās, pilnīgi nekas. Tātad jūs iedodat kārtas samaisīt tam cilvēkam, kam jūs rādat triku, viņš to arī izdara. Jūs paņemat kārtas atpakaļ. Un tad, kad jūs dariet šādi, viņš izvēlās kārtu, pasaka stop. Jūs nolaidiet šo kārtu lejā, ko viņš ir izvēlējies vienu. Un tagad paņemot kārtas, jūs izdarat, pagriezīšu mūziku klusāk. Tagad, kad viņš pasaka stop, jūs nolaidiet to vienu kārtu lejā, un tagad ņemot kārtas, jūs izdarat pinky break. Rekur ar mazo pirkstiņu sanāk šādu atstarpīti uztaisiet. Lūk tā, uztaisiet viņu un pārceliet kārtas daļiņu, un tad rekur, kur ir tas pinky break, paņemiet šeit un noceliet. Līdz ar to viņa kārtas tagad ir augšā. Ātri parādīšu ar apgriezt kārtu, tad jūs sapratīsiet. Tātad izvēlās kārtu, pieņemsim šo te, jūs viņu nolaidiet vienu lejā. Tātad apgriezīšu, lai jums vieglāk saprast. Izdariet pinky break, pārceliet vienu reizi, otru reizi, trešo reizi, un tad lūk, viņa kārts ir nonākusi augšā. Tagad jūs sakiet, lai saka stop vēlreiz, pasaka stop vēlreiz, lūk, viena kārts, lai pasaka stop otrais, lūk, otra kārts. Tagad jūs liekat viņam apgriezt šīs te kārtas, lai viņš apgriež un apskatās, kas tās ir pa kārtīm. Tikmēr jūs izdarat atkal pinky break, tikai šoreiz tikai aiz šīs vienas kārtas, kas ir viņa kārtas. Protams, viņa ir otrādāk. Bet es rādu ar apgriezt kārtu, lai jums vieglāk saprast. Tātad jūs izdarat šo pinky break. Tagad, kad viņš ir apskatījies kārtas un ka viss viņām ir kārtībā, parasts kārtas, tas būtībā ir vienalga, kādu stāstu jūs stāstat. Mans stāsts ir tāds, ka, viņš izvēlējās to kārtu, viņš izvēlējās šīs kārtas, līdz ar to ar auras palīdzību vai vienalga kādas tur maģisko spēku palīdzību.
šīs kārtas atradīs to viņa kārti. Līdz ar to es paņemu, tagad uzlieku viņas kavas augšā. Un tas, ko es tagad daru, es viņas salieku kopā, visu smuki sataisu un nepazaudēju to pinky break. Viņš vēl aizvien ir zem tās viņa kārtas. Tagad es saku, es sajaucu triku, viņas nevajadzēja uzlikt augšā. Un tagad es paņemu visas tās 3 kārtas, noceļu un saku, šī kārtība vajadzēja būt augšā. Kad rekur te ir 2 kārtas patiesībā. Un šo nolieku te. Tad es tā padomāju, nē, tomēr šai kārtai arī vajadzēja būt augšā. Un tagad sanāk, ka viņa kārts ir pa vidu. Es pārceļu kārtas, izdaru maģisku mājienu, uzpūšu uz kārtīm, tā atkal ir jūsu paša izvēle, kā pasniegt triku. Es jums iemācu tikai triku, pasniegšana ir jūsu ziņā. Tagad jūs vienkārši paņemat un grūžat uz šīm kārtīm. Un automātiski viņa kārts iznāk ārā. Tas ir pavisam tik vienkārši. Ceru, ka jums patika. Ceru, ka jums sanāks. Lūdzu, abonējiet manu kanālu. Abonējiet, subscribojiet. Tas jau atkarīgs no tā, kādā valodā jums ir YouTube. Tā kā paldies par uzmanību. Gaidiet nākamos kāršu trikus.